ticības apliecināšana veido katra kristieša dzīves identitāti. Mēs katrs dievkalpojumos apliecinām ticības apliecību. Mēs lūdzam Jēzus vārdā, mēs dziedam Jēzus vārdā, mēs pateicamies Jēzus vārdā. Bet vai mēs kādreiz tā pa īstam esam domājuši, ko šie vārdi priekš mums nozīmē? Kā šie vārdi patiesi un īsti iedars un iedzīvojas mūsu ikdienā? Lai to pārbaudītu, ir kāda ļoti interesanta saruna, Jēzus saruna ar saviem mācekļiem Marka evaņģēlijā, kur 8. jautājumā viņiem esot ceļā Jēzus, sacīsim, ļoti negaidīti uzdod it kā vienkāršu, bet ļoti svarīgu jautājumu. Ko ļaudis runā par mani? Kas es esmu? Un tie atbildēja Jānis Kristītājs un citi Ēlija un citi viens no praviešiem. Un viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Pēters viņam atbildēja, tu esi Kristus. Lūk, it kā ļoti vienkārša saruna, bet jāsaka, ka šajā īsajā sarunā ar saviem mācekļiem atklājas liela patiesība arī par mūsu katra ticības apliecināšanu, par to pamatu, kam mēs ticam, kam mēs piederam, kas mūs virza šajā pasaulē, mūsu domas, sirdi, mūsu vārdus un darbus. Iesākot jautāt, Jēzus jautā ļoti vispārīgi, ko ļaudis par mani saka? Un piekritīsiet, ka arī šodienas pasaulē par garīgām lietām, par reliģisku pieredzi mēdz runāt un domāt ļoti dažādi. Te katram cilvēkam būs 1, 2 vai pat 3 atbildes uz to, kādi garīgi procesi ietekmē viņa dzīvi, kas tajos ir svarīgs, kāpēc tieši tās vai citas garīgās prakses ir kļuvušas par ikdienu, kļuvušas noderīgas un pievilcīgas. Un arī Jēzus mācekļi atbildot uz šo vispārīgo jautājumu atbild viens pāri otram sakot pravietis, Elija, pravietis, vēl cits saka, tu esi kā Jānis Kristītājs, tā vismaz ļaudis domā. Un tad Jēzus šo jautājumu pavērš ļoti personīgi. Viņš jautā, bet ko jūs sakat, kas es esmu? Un pamanīsim, ka evaņģēlija vārdos mācekļu ātrās atbildes ir izsīkušas. Te jau neviens vairs nesteidz atbildēt uz šo jautājumu, kā vienīgi Pēters sakot, tu esi Kristus. Un laikam jau tieši šim jautājumam mūsu katra dzīvē jākļūst par dziļo ankuru, par drošo pamatu, kas mūsu dzīvē Kristu notur mūsu sirds dziļumā. Nevis ko citi saka, nevis ko pasaule domā, bet kāda ir mana sirds atsaukšanās Kristum, kad viņš jautā, kāda ir mana vieta tavā dzīvē? Kur ir vieta Dievam tavā dzīvē? Un tāpēc šis jautājums, ko ļaudis saka un ko tu saki, tajā ir liela vērtība, ko mums ir jāpamana, ko mums ir aizvien jāpārdomā arī savā ticības dzīvē. Ka pasaulē vienmēr būs un vienmēr pastāvēs daudz un dažādi spriedumi un ieskati. Mūsdienu pasaule tajā ziņā nav nekāds jaunums. Reliģiskā un ticības dažādība ir jau Bībeles laika patiesība, jau vecās derības laika patiesība, bet tas svarīgais jautājums, kas maina manu dzīvi, ir jautājums par to, kur Dievam vieta ir manā dzīvē. Un Kristus jautā, kas es esmu tavas dzīves ietvarā, kur ir mana vieta. Kristīgā baznīca allaž aicina apliecināt savu ticību. Mēs pazīstam vairākas ticības apliecības, mēs zinām no galvas, mēs ar tām piedalāmies dievkalpojumos, bet pašos pamatos mūsu dzīves ikdienā mums ir jāapliecina mūsu piederība, mūsu lielais jā vārds nenozīmē to tik skaļi pateikt,
kā to darīja Pēters, jo mēs zinām, ka mirkli vēlāk viņš ņēma Jēzu sāņus un mēģināja viņu apsaukt par to, ka viņš runā tādas savādas lietas par ciešanām, par došanos uz krustu. Mums ir jāsalāgo mūsu vārdu un sirds pasauli. Pateiktais vēl nenes pilnīgu atbildi par mums pašiem. Bet tas, kāds ir mūsu sirds stāvoklis, kā Dievs mūsu dzīvi ir apņēmis, kā Dievs mūsu dzīvi ir izmainījis, tas ir mūsu ticības apliecināšanas pamats. Un tikai cilvēks, kurš ir atzimis no Dieva gara, kura dzīvē pārmaiņas nenotiek tikai vārdos, bet gan mūsu sirds, domu un rīcības pasaulē. Tikai tāds cilvēks patiesi var atbildēt, sakot, tu esi Kristus, tu esi manas dzīves pestīšanas un mūžīgās dzīvības ieguvums.